Labdien! Tātad Jelgavas amatniecības vidusskola piedāvā speciālitāti sekretārs. Tātad mūsu profesionālajā mācību priekšmeti ir sekretāra abece, kurā mēs mācāmies runas kultūru. Tas ir, mēs mācāmies pareizi sevi parādīt, pareizu gaitu un runu. Kā arī mēs mācāmies floristiku, mācāmies taisīt visādas dekorācijas un visu kaut ko citu. Ātrakstīšana. Ātrakstīšanā mēs mācāmies rakstīt ar visiem 10 pirkstiem, skatoties tikai dokumentā un ekrānā. Tālāk ir biroja darba organizācija. Tajā mēs mācāmies, kā pareizi vadīt sapulces, kā izvairīties no konflikta vai kā viņu labāk risināt. Un dokumentu pārvaldībā mēs mācāmies visāda veida dokumentus rakstīt, sākot ar rīkojumiem, iesniegumiem, paskaidrojumiem, aktiem un arī daudz ko citu. Stenogrāfija ir šifrēta valoda. Tā ir tāda rakstījuma, kuru mēs izmantojam, kad ir visādas sapulces vai protokoli jāraksta ir ātri. Tā ir ļoti viegls veids, kā ātri uzrakstīt. Un grāmatvedības pamati par praktiskajām mācībām. Mums notiek skolā. Mēs piedalāmies vadām visādus pasākumus, palīdzam direktoru vietniekiem visādos darbos, kā rakstīt dokumentus, sakārtot, un arī mums notiek šīs praktiskie darbi uzņēmumā. Piemēram, arhīvā var strādāt, kārtot, dažādās citās skolās, kā arī citos uzņēmumos. Par eksāmeniem. Eksāmeni mums ir gan centralizētie valsts, kā arī kvalifikācijas eksāmeni. Tātad konkursi. Katru gadu notiek šie konkursi, gada sekretārs un miss un misters Jelgavas amatniecības vidusskola. Visbiežāk tajā pasākumā miss un misters uzvar sekretārs, jo viņas ir vislabāk sagatavotas, vislabākās gaitas, viskaistākie smaidi un etiķete vienkārši ir lieliska. Mums ir arī interešu pulciņi. Ārpus mācību procesa. Tās ir vēdētais, līnītais, vokālais ansamblis, kā arī mēs varam mācīties breiku, tas ir domāts vairāk zēniem, bet arī, protams, meitenes var iet. Mums arī ir volejbols, ir pašaizsardzība un daudz citi profesionālie pulciņi, kurus mēs varam papildus apgūt. Tātad mēs, kā jau visi skolēni, arī dodamies ekskursijās. Katru gadu kāda no mūsu skolas grupām apmeklēs izstādes skolu 2011, kur mēs varam iepazīties ar tādu izglītības iespējām, kā arī apmeklējam zonālo arhīvu, kuru mēs varam redzēt, kā praktiski tiek pielietotas daudz no mums šeit iegūtajām zināšanām. Kas ir ēka iekšējā komunikācija montāžas speciālists? Tas ir profesionāls, kurš prot uzstādīt ūdensapgādes, apkuras un ventilācijas sistēmas, kā arī pēc nodošanas eksploatācijā veikto apkopi. Šīs profesijas priekšrocības ir liels pieprasījums gan Latvijas, gan pasaules darba tirgu, kā arī konkurētspējīgs atalgojums. Vienīgā mācību iestāde Zemgalē, kur šo profesiju var apgūt, ir Jelgavas amatniecības vidusskola. Izcēlējos tajā iemesl, ka man patīk izgatavot pašam ar rokām darbus, izsasādas kobiezums, mēbeles tieši paši veidot. Tas būtu tas iemesls, kāpēc izvēlējos. Pagājušajā gadu pirmajā kursā jau uz sacensībām. Mēs pēc tam pēc sacensībām atbraucot izveidojam to platformu, kas gāja pilsētas gājienā. Viņa tā bija liela mašīna, to zāļu virsmu, varbūt tas redzējuši. Tad pašlaik es vecākiem taisu lielu guldu divguļumu ar divām atvilktiem. Tālāk gan visu par maz sīkie priekšmetiņi, man laukos atteiks, vecākiem pārspējumus, vai viņa labāk vērtāk. Tā. It kā maza nenozīmē, maz sīkmīgi, bet tik un tā patīkami. Praktiski ar visu to, ko izveidot, ko jūs gribāt, mums ir šeit sastāvēt visas tās iekārtas. Mēs varētu paši izāģēt, nofinierēt, nolakot, izbiezumot, notaisnot, veidot kaut kādas frēzējumus, formas liektās. Mums tas reāli viss ir uz vietas. Mācoties šajā arodā, ir ļoti plašas iespējas strādāt ne tikai nozarē,
kur ir darbs ar pogu, bet arī piedalīties celtniecības procesos, jo tas darbs šajā arodā ir kopsaucējs. Būvējam māju, vajag logus, taisam logus, kāpnes vajag, durvis vajag, mēbeles vajag, visu iekārtojumu. Un šajā kontekstā es gribēju teikt, ka tas, ka jebkuram vīrietim ir jāprot turēt rokās skrūvgriezis, ēvele vai kāls, tad šis arods ir ne tikai kā tāds process un posms, kad mēs sagatavojam topošos jauniešus par labiem, stabiliem, profesionāliem speciālistiem, bet arī nepieciešams, lai sagatavotu jebkuru topošo vīrieti vienkārši dzīvē, kur šīs lietas noteikti noderēs. Un tad, kad mēs pārunājam ar darba devējiem, vērtējot viņu atsauksmes, esam nākuši pie secinājumiem, ka labs meistars, profesionāls cilvēks arodā, tas vienmēr būs pieprasīts. Varbūt arī šobrīd, kad īpaši pie mums ir vērojams bezdarbs, tad visi speciālisti, kas savu arodu pieprot ļoti labi, viņi ir strādā, viņi darbos ir. Un priecēja tas, kad aizjot uz uzņēmumu ar audzēkni un mēģinot vienoties, lai viņam tiek piedāvāta prakses vieta, mēs sastopam mūsu bijušos skolēnus, mūsu bijušos izglītojumus, kas šobrīd jau strādā par meistariem un tad apmāca nākamos, kas nāk. Pateikt tieši par savu profesiju, ko es esmu izvēlējusies uz kādu firmu, un tad, pateikt, pa viesmīli strādāšu un visu, ko es iegūstu tevi, noderēs tālāk. Galda klājumu pareizi un smaids un vispārējais. Mums arī ir iespēja braukt uz Vāciju praksē. Tur mūsu 3. kurs jau ir bijis, ļoti labi atsaucās. Tur ļoti labi viņiem iet. 3 mēnešus visu vasaru praksti ir Vācijā iespējams. Atgriezties pats skolu uzreiz. Un skolā mums vēl prakstīja mēneši. Vai jūs protat runāt arī vāciski? Tik ļoti labi mēs nerunājam, bet mācāmies tagad. Tā jau es domāju, skolā mācītos. Pašlaik viņi intensīvi gatavojas praksē uzņēmumos 2,5 mēneši, to, ko viņi šeit ieguva. Mana pārliecība ir, ka tas bija viņiem ļoti liela skola šajā specialitātē, jo mācoties 4 gadus iemācījās audzēkņi to pašu, ko viņi mācoties 1 gadu pēc vidusskolas. Un viņiem, šiem audzēkņiem pēc vidusskolas tomēr ir lielāka atbildība un vairāk interesējās par to, kā tālāk šajā specialitātē strādāt, lai varētu labas darba vietas atrast un izvēlētajā specialitātē arī strādāt par šiem viesmīļiem. Un jaunajā mācību gadā mēs arī uzņemsim šāda tipu specialitātu viesmīļus pēc vidusskolas izglītības. Ja mēs runājam vispār par mūsu visu dzīvi, tad cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgs labi atpūsties, labi paēst un patiksies pie skaisti klātiem galdiem to visu baudīt. Un, protams, arī mūsu ikdienā mājas apstākļos ar mums patīk, kad mums ir skaisti visus galdam un bišķiņi aizmirstam par to ikdienas steigu.